Lodēšanā piedeva materiāls kūs, pamatmateriāls nekūs. Un metināšanā kūs gan piedeva materiāls, gan pamatmateriāls, un notiek neizjaucams starpmolekulārais savienojums. Ir divi veidi lodēšana. Ir mīkstā lodēšana, apmēram līdz 400 grādiem. Tur pamatmateriāls ir alva, alvas svina un varbūt ar nedaudz sudraba pieaugums. Un cietā lode ir ar darba temperatūru apmēram līdz 900 grādiem. Un pamatbāze var būt uz misiņa bāzes, var būt uz sudraba bāzes, un jeb arī vara un fosfora sakausējums. Lodēšanu izmanto gan santehnikā, gan apkures sistēmās, kur mazāka slodze un izmanto mīkstās lodes, bet cietās lodes izmanto, kur lielāka slodzes spiedieni, un arī slodze lielāka izmantot cietās lodes. Cieta lozi sudraba bāze izmanto cieta sakausējuma metināšanā, jeb arī dimanta segmentu lodēšana konkrēti par 20 gadu garumā izmantoju sudraba lode ar 45% sudraba sastāvu, cietas kausējuma, un dimanta segmentu lodēšana kroņiem. Miksē lodē var izmantot parastu veikalā nopērkamu mazo degli, jo tā jauda no tā mazā degļa pietiekami būs, lai izmantotu mīkstajā lodē. Bet, lai izmantotu cieto lodi, tur temperatūra ir krietni augstāka, ap 90 līdz 900-950 grādiem, un ar parasto veikalu nopērkamo degli būs tās jaudas pamasa. Ja detaļa, viņas ir liela pēc masas. Ja, temperatūras var pietikt, bet masa noņems to temperatūru nost. Cietai lodē būtu jāizmanto deglis, kas darbojās uz skābekļa acetilēna gāzes, un šādam maisījumam darba temperatūra ir 3150 grādu. Ar šādu temperatūru var ne tikai mīkstās vai cietās lodes lodēt, bet arī izmantot metināšanā.